Jā, arī lēnām garām sāksim, un tāds īsts ievads no manas puses, tad šodienas tēma par vienoto datu vidi un nedaudz citu programmu, par ko mēs neesam runājuši, tad Norvēģijas risinājumu, ka tenda. Sākums tātad uz 10 un kaut kur uz pēc stundas arī tad noteikti pieslēgsimies tālāk jau jautājumu daļai tieši no manas puses. Par mani tad es skatos, daļai ir pazīstami cilvēki, tad tie, kas man nezina, tad esmu uzņēmumā risinājumu speciālists, un ja nepieciešama programmatūra vai kāds cits atbalsts tieši ar dažādiem BIM risinājumiem, tad droši ar mani sazināties, vai nu zvanot, vai rakstot e-pastu, kā jums ir ērtāk. Par pašu uzņēmumu tad BIM Solution nodrošina tādus 3 darbības virzienus pakalpojumus, tad gan pasūtītājiem, gan projektētājiem, būvniekiem un attīstītājiem. Mēs palīdzam realizēt BIM projektus, kā tāds galvenais pamatvirziens visiem jau vēsturiski ir zināms, nodrošinām programmatūru un tehnisko atbalstu latviešu valodā, kas varbūt ir tāds jaunāks un kāds varbūt ir palaidis garām. Tad pēdējā gada laikā ir iespējams saņemt Eiropas līdzfinansējumu kādiem programmu nodrošinājumam. Līdz to jūs droši ar mums varat sazināties par šo risinājumu vai kādiem citiem risinājumiem, ko jūs redzat, kas uzņēmumā būtu nepieciešams nākošajā gadā, aiznākošajā vai tieši gatavoties jau BIM prasībām valstī. Kā otrs virziens ir BIM meistarklases, līdz ar to ir tāds neatkarīgs virziens, ko mēs rīkojam tikai un vienīgi praktiskas apmācības, tātad 80% vērst uz praktiku, gan individuāli iespējams pieteikties, gan grupās, un tad arī ir pieejams Eiropas līdzfinansējums līdz 70%, tā kā noteikti reģistrējieties, un tad jau attiecīgi tālāk kolēģi ar jums sazināsies, kad plānojās meistarklases. Tā kā noteikti apmeklējiet, mājaslapa būs bimmeistarklases.lv, un par trešo virzienu arī varbūt kādam nav zināms, tad mēs nodrošinām gan konsultācijas, gan koordinēšanu, gan arī BIM ekspertīzes pakalpojumu, šobrīd jau būtībā visos lielajos objektos Latvijā, kur tātad ir saistīts šīs BIM prasības. Un ir gan Latvija, gan citas Eiropas valsts, tā kā droši mājaslapā varat paskatīties, papētīt šos objektus, kuros varbūt arī jūsu darbība pārklājās. Jauni pakalpojumi šogad noteikti startējam ar papildus pakalpojumiem. Redzam, ka industrijā ir ļoti liels pieprasījums. Kā pamats ir noteikti nodrošinām 2D informācijas pārlikšanu uz 3D, tad jau modeļi izstrādēji pamatojoties uz 2D projektu, tad gan dokumentāciju, gan pārliecināties par projektu kvalitāti, jo pirms būvniecības šo visu informāciju saliekot jau 3 dimensijās un pārbaudot šo informācijas kvalitāti pirms uzbūvēšanas. Kā tāds otrs būtisks pakalpojums pēdējos gados nodrošinājām daudziem ražotājiem šīs komponentu izstrādes. Es to iespējams pievienot šo biblioteku, jo jūsu ražoto informāciju gan Tekla programmā, gan Arkigadā, gan citās lielākajās programmās. Kā arī vēsturiskās ēkas digitalizācijas esam pieplānojuši un veicam. Tā kā līdz ar to, ja jums ir esošs ēkas 3D modeļa izstrāde, par pamatu izmantojot lāderu skanējušos datus, tad līdz ar to mēs varam palīdzēt izmantot šos datus, apstrādāt un salīdzināt. Projektēšanas procesa automatizēšana pēdējos gadus Latvijā ļoti populārs, tad Rīgas visiem zināms ir Raino, tad mēs nodrošinām šos pakalpojumus dažādā jūsu ikdienas darbā, ko jūs projektējat, kur jūs veidojat dokumentāciju, tad mēs varam palīdzēt jums gan apgūt, tad iemācīties pašiem uzņēmumā, kā šīs lietas automatizēt, gan arī kā nodrošināt kā pakalpojumu jau jūsu darbu plūsmu, ko jūs ikdienā varbūt kaut kādā mērā atkārtojat, viņu var automatizēt, līdz ar to ietaupot krietni jūsu ikdienas darbu, un tādu varētu teikt tādu rutīnas darbu, ko jūs veicat. Un pēdējais tāds posms, kā, protams, visiem ir skaidri zināms, ka BIM ieviešana ir obligāta ar 1. janvāru, lielākā daļa jau to ir uzņēmumā ieviesus, bet ir uzņēmumi, kas vēl varbūt vēlas izvērtēt šo savu stratēģiju, vēlas izvērtēt jau nodefinēt, kas tad ir nepieciešams, kādi rīki ir nepieciešami, kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, to novērtēt šo savus iekšējos faktorus, novērtēt ārējos, uzzinot, kāda tad ir industrijā šīs tendences tieši Latvijā, pieņemsim, kas tiek lietotas, kas netiek, to izvērtēt šo alternatīvu tirgu un definēt savu stratēģiju. Tad līdz ar to mēs arī strādājam pie tādām stratēģiju izveidēm. Būtībā tie ir lielie būvniecības uzņēmumi pārsvarā,
arhitektu uzņēmumu, kas vēlas izstrādāt šo savu stratēģiju, sakārtot šo savu BIM vidi, nu, tad jau pēc šīs ceļa kartes virzīties jau tādā pilnīgā BIM ieviešanā un apmācību ceļā. Un šodien tad tālāk vārdu došu Andrim Vilcānam, kurš uzņēmumā nodrošina tehnisko atbalstu. Tad viņš ir inženieris ar vairāk kā 10 gadu pieredzi, un mūsu uzņēmumā tad nodrošina tehnisko atbalstu gan Tekla Structure, gan ar dažādiem vienoto datu vidas risinājumiem. Tātad gan Trimble Connectam, gan Fieldwire, kas Latvijā ir ļoti populārs, gan arī Katenda, tātad par ko šodien arī vairāk Andris pastāstīs. Došu viņam tālāk vārdu, un tad jau es pieslēgšos uz jautājumiem. Tā kā, ja rodas jautājumi, tad noteikti piefiksējiet jautājumu sadaļā, un tad jau pēc Andra stāstītā arī noteikti slēgsimies tiem jautājumiem klāt. Sveiki visiem. Jā, sveiks, tev ļoti labi dzird. Ļoti labi. Tā. Un arī Tātad vajadzētu visu redzēt, visu dzirdēt. Jā, tad varam arī sākt. Tā, sākumā nedaudz pastāstīšu par to, kas ir Katenda un kam būtībā šis rīks ir domāts. Un arī dažus no Katendas virzieniem. Tātad iespējams, ka kāds Katendu zina jau no agrākiem laikiem, agrāk viņi saucās BIMSyncs, tāds viņi ir pārbrendot un tagad viņi ir Katenda. Tas tā zināšanai par nelielu vēsturi dažos vārdos. Un jā, Katenda būtībā Katenda ir šie 4 virzieni, drīzāk 3, un viens tāds palīgs. Pirmais ir Katenda Hub, par kuru mēs šodien runāsim. Tas būtībā ir vienotā datus risinājuma, vienotā datu vide, un par to sīkāk parunāsim bišķiņ vēlāk. Tālāk ir Katenda Site, kas ir saistīts ar Katenda Hub, jo tā ir mobilā lietotne priekš Katenda Hub, kurā tad mēs varam objektā darboties, skatīties, visu, kas mums nepieciešams, veidot issues, arī strādāt ar issues, veidot fotofiksācijas un citas lietas. Katenda Duo, tas ir apsaimniekošanas fāzē rīks, kurā jūs savienojat visus sensors, visus modeļus un vispārējo, kas jums ir nepieciešams priekš tieši apsaimniekošanas fāzes. Un Katenda Boost ir, teiksim tā, API risinājumu kopums, lai jūs savus rīks varētu savienot ar, piemēram, Katenda Hub. Vai arī implementēt, piemēram, 3D modeļus no Katenda Hub kaut kādā jūsu izstrādātā rīkā. Tātad vēlreiz te ir sīkāk nedaudz Katenda Hub. Tas ir, teiksim, tā vienkāršots skatīklis, kurā tad tiek izmantot visi atvērtie formāti, kas ir BIMā, tie ir būtībā 2, BCF un IFC. Un Katenda Hub ir viena izceļama īpašība ir dokumentu menedžments, kad jūs varat tiešām menedžēt savu dokumentu plūsmu ar visu apstiprināšanu un tādām nepieciešamām lietām. Katenda Site, kā jau es minēju, ir mobila aplikācija, kuru jūs varat lietot arī offline, nav obligāti nepieciešams visu laiku būt pie tīkla klāt, līdz ar to objektu iekšienē to arī var izmantot. Varat piekļūt dokumentiem un strādāt arī ar issues, jeb visām problēmu vietām, informācijas pieprasījumiem un cita veida issues. Katenda Duo ir apsaimniekošanas rīks, kas savieno sevi visu, kas jums ir izveidots ar visiem sensoriem, inteliģentajām sistēmām, modeļiem. Būtībā tas apvieno sevi visu, kas jums ir. Un Katenda Boost ir 2D un 3D
skatīkļa risinājumi, kur jūs varat implementēt iekšā savos rīkos un ar API funkcijām savienot šo te Katenda Hub ar saviem rīkiem. Kā es minēju, atvērtie internacionālie standarti, viens no tiem ir IFC, kas ir šie te BIM modeļi, un otrs ir BCF, kas nodrošina, ka neatkarīgi no tā, kādu programmu jūs lietojat, jūs varat savienot šīs te problēmu vietas, apskatīties tiešām, kurā vietā viņas atrodas, izmantojot BCF standartu. Un, jā, Katenda ir ļoti labs savienojums. Tas ir vienotās datu vides risinājums, kas savieno pilnīgi visus zināmos BIM rīkus, piemēram, Solibri, lai jūs varētu meklēt visas problēmu vietas, pārbaudas veikt. Un caur BCF-iem, caur Katendu, tas savienojas ar visām autoru programmām. Līdz ar to ir nodrošināts pilnīgi bez robežām šis te savienojums starp dažādām programmām, lietojot Katendu. Es arī parādīšu, kā tas strādā, tā kā varēs redzēt. Un Katendas ekosistēmā būtībā ir šis te, kā viņi sauc, to par maģisko trīsstūrī, tas ir vizualizācija, dokumentācija un komunikācija. Šie te visi stūrakmeņi ir saistīti kopā, līdz ar to jūs varat savienot dokumentus ar modeļu objektiem un to pašu savienot arī ar issues, līdz ar to visu laiku šī saite ir redzama, kurš dokuments, kuriem objektiem ir klāts, kuram objektam ir kaut kādas problēma vietas vai informācijas pieprasījumi, un vai varam pievienot dokumentus tam visam un bez robežām darboties šajā te vidē. Tā, un jā, ja kāds interesē, tad visā pamatā ir Amazon Web Services, mākoņu pakalpojums un serveris, uz kur tas viss šobrīd atrodas, ir Īrijā. Tā kā tas ir Eiropā, un līdz ar to tiek ievērots pilnīgi visas Eiropas datu drošības, datu apstrādes regulas, un tas tā priekš tiem, kam tas ir ļoti svarīgi. Tā, un tagad varam pievērsties jau uzreiz pašām Katenda Hub. Katenda Hub ir web risinājums, līdz ar to nav nepieciešams instalēt programmas uz datora, tas ir web risinājums. Un tikai un vienīgi tas balstās webā. Desktop versijas nav un nebūs arī. Ir web risinājums un ir mobila aplikācija, kur tad šis te viss darbojas. Tad, tas ir Katenda Hub sākuma loks, te jūs redzat visus savus projektus, varat saregulēt, varat redzēt visas aktivitātes, kas te jums ir bijušas, varat filtrēt aktivitātes, lai redzētu jums interesējošās lietas, salikt iestatījumus par paziņojumiem, kādas aktivitātes jums tiek paziņotas pa tiešo šajā te Katenda Hub vietnē, kur visi paziņojumi rādās šeit. Un arī uzstādīt, piemēram, e-pasta uzstādījumus, lai noteiktu, kādi paziņojumi jums nāk uz e-pastu. Jūs varbūt gribat, ka ir pāris svarīgākās lietas, lai jūs redzētu, jūs varat atlikt šo te šeit iestatījumos. Un jā, tālāk jau ir paši jūsu akkauntu iestatījumi, valoda, laika joslas, ir iespēja arī uzlikt 2 soļu autentifikāciju palielinātai drošībai. Un te jūs redzat arī, kādas aplikācijas ir savienotas ar
jūsu akkauntu, kurus esat ielogojušies. Ja jūs kaut kur gribat atslēgties no kaut kādas ierīces, jūs šeit to mierīgi varat izdarīt. Tā, un jā, vēl viena lieta, kas ir ļoti ērta un laba, ir šeit pats šajā te web risinājumā uzreiz ir palīdzības portāls, kur te jūs varat redzēt visus paziņojumus no Katendas tehniskā atbalsta grupas, varat meklēt jums interesējušos jautājumus, apstīties arī jūsu sarakstas vēsturi ar tehnisko atbalstu un tādas lietas. Līdz ar to viss ir ļoti ērti pieejams. Tā, labi, pēram vaļā uz demo projektu. Un pirmā lieta, ko es jums vēlos parādīt, ir šis te sākuma loks, jeb dashboard. Šajā te dashboardā jūs redzat galveno informāciju, kas jūs varētu interesēt par šo projektu, par to, cik daudz jums ir, piemēram, atvērtie issues, cik ir aizvērti, lai jūs redzat, kāds ir šis te progress, kādā statusā jūs šobrīd atrodaties. Pēdējie atjaunojumi jūsu šajos te kā Katendā to sauc par topikiem. Visi paziņojumi, kas ir pēdējie jums bijuši, kā arī par bookmarkiem es jums vēl pastāstīšu, kas tas ir. Varat uzreiz piekļūt jūsu IFC modeļiem un arī redzēt, protams, visu grupu, visas iesaistītās personas, grupas, kolekcijas, kas tās būs vēlāk uzzināmas, kā arī jums saistošie approvals, par kuriem es pastāstīšu arī vēlāk sīkāk. Tad būs skaidrs, ko tas nozīmē. Tā, ejam uz loģiski nākamo sadaļu, tas ir modelis, kur jums atrodas visi jūsu IFC modeļi. Visa informācija par IFC modeļi. Jūs varat redzēt, cik daudz versiju šeit ir. Viņas tiek glabāt vienotrai virsū. Nav nepieciešams kaut kur arhivēt vecās modeļu versijas. Jūs vienkārši liekat virsū vienotrai, un tad visu laiku jums ir pieejama jebkura versija. Jūs varat apstīties katru versiju. Piemēram, tā, labi, apstīsimies BK modeli. BK modelis tiek ielādēts. Ja jums gribās vēl kādu modeli ieslēgt, jums arī šeit pat ir iespēja to ieslēgt, kā arī šeit pat ir iespēja salīdzināt modeļus savā starpā. Līdz ar to jūs varat izvēlēties, piemēram, to pašu BK modeli un salīdzināt vecāku versiju ar jaunāku, un Katenda parādīs, kas tad jums atšķirās starp modeļiem. Vēl viena īpaša iezīme, kas attiecās šeit uz modeļiem, ir šī te 2D vide, kas ir klāt. To pašu es jums parādīšu, kāds tiek konfigurēts. Ir šis te stāvu konfigurators, kur tad jūs uzstādat, uz kādiem modeļiem tas attiecas, no kādiem modeļiem tas tiek veidots, un jūs varat uzstādīt šeit līmeņus, kādos šis te dalījums tiek veidots. Un Katenda no jūsu IFC modeļiem izveido šādus te 2D plānus ar telpu numuriem. Jūs varat aiziet uz konkrētu telpu, apskatīties viņu, un tas strādā arī, protams, ka šeit pat modelī, kad jūs izvēlaties tādu, gribu apstīties pie pirmā stāva šo te telpu, un Katenda jūs arī uz viņu aizved. Vai arī jūs varat, piemēram, vilkt aiz šīs te bultiņas un nonākt konkrētajā telpā. Tad šo varam uztaisīt, cik liela mums vajag, lai mēs ērti varam darboties. Mēs visu laiku saprotam, kurā vietā mēs modelī atrodamies. Ja nepieciešams izveidot, piemēram, griešanas plaknes tikai ap šo kāpņu telpu,
ērtākais variants ir, piemēram, izveidots šādu te clipping planes, kad mēs norādām šo te reģionu un mēs tā drusku sačkarējos. Tā uztaisīsim vēl vienreizi. Un tagad varam aizbraukt līdz mūsu kārtņu telpai un apstīties, piemēram, šīs te griešanas plaknes, ko ir izveidojušas. Griešanas plaknes, protams, ka mēs varam pēc tam regulēt katru atsevišķi katrā virzienā. Iezīmējam plakni, pavelkam un redzam to, kas mums ir nepieciešams. Protams, no modeļa mēs redzam visu informāciju, kas tam objektam ir piešķirta. Uz to mēs pārslēdzam šeit. Šajā te stūrī mums ir informācijas šis te sadaļa, kurā mēs redzam visu informāciju, kas ir šim te objektam piešķirta. Te mēs redzētu arī viss issues, kas būtu piešķirts šim te objektam, quantity takeoffs, jeb apjoma noņemšana. Tad ieslēgsim modeli, kur mums bija, piemēram, pievienots kaut kas kādam konkrētam objektam. Noņemsim plaknes. Tā. Un, piemēram, es zinu, ka man šim te objektam ir kaut kas pievienots. Iezīmēt objektu, es uzreiz redzu, kā uz šo te objektu attiec kāds topiks. Skatos, ka ir viena aizslēgta lieta. Un šo te ieslēdot, es redzu arī šo te lietu, var apstīties šīs lietas informāciju, tā status approved, visu informāciju, kas tur ir, un precīzi arī visu pievienotus dokumentus un vispārējo. Es šeit varu apskatīties tīri, iezīmējot jau šo te elementu. Tā, vēl par modeļu skatīkli varam pārslēgties arī uz šo te modeļa koku, kad mēs varam, piemēram, kaut vai veselu stāvu noizolēt un skatīties, piemēram, konkrēto stāvu tikai. Kā redzam, viss darbojas ļoti ātri web vidē, līdz ar to šis risinājums ir ļoti stabils un ātrs. Te, protams, ir vēl sadaļas, ka mēs komponentus varam atsevišķi iezīmēt, tipus, layerus un tādas lietas. To visu mēs dabūjam no šī te koka sadaļas. Tā, nedaudz par šo te jau pāršķēju cauri. Attiecīgi jau vajag šeit nokļūt, arī šeit varam šādā veidā to visu izdarīt. Jā, ir iespēja arī šajā te 2D skatā pievienot papildus šīs te lietas. Šajā te story konfiguratorā mums ir iespēja pievienot arī 2D rastējumus, jeb PDF rastējumus, uzlikt virsū šim te no modeļa veidotajam skatam, līdz ar to papildināt iespējams vēl ar kaut kādiem papildu datu slāņiem. Tā, labi, nākamā sadaļa ir bookmarks, par ko jau es minēju, kas pastāstīšu bookmarkos. Būtībā mēs varam saglabāt jau kaut kādus konkrētus skatus, kurā mums ir noteikti modeļi ieslēgti, lai mums būtu vieglāk tikt uz konkrētu vietu jau. Līdz ar to mums ir atlasīti pareizie modeļi, kas ir vajadzīgi. Šajā skatā varam saglabāt un kas vēl
šo te mēs varam nošērot ar citiem, citiem cilvēkiem, kuri pat nav Katendas lietotāji. Tā. Atveram vaļā iestījumus, un šeit te es redzu, ka es varu piešķirt publisko saiti un var nokopēt linku vai arī izveidot QR kodu un, piemēram, atverot šo te linku jaunā tabā. Man ir vienkārši 3D skats ar visiem modeļiem, kas man šajā te bookmarkā bija saglabāts. Līdz ar to lietotājiem, parastam lietotājiem, kas nav piesaistīts projektam, es varu nodot šos te modeļus, un viņš var, protams, darboties attiecīgi ar šiem te modeļiem, kaut ko paslēpt, parādīt, noslēpt pārējos un apstīt konkrētu elementu, piemēram. Jeb būtībā tas ir vienkārši ļoti elementārs skatīklis parastam lietotājiem. Tas ir veids, kā mēs varam nošērot, piemēram, jau konkrēts modeļus. Tā, nākamā sadaļa, kuru es gribu jums parādīt, ir par topikiem, jeb kās brīžiem viņus sauc par issues. Tātad mums ir topiks, kas būtībā ir uz BCF balstītas vai nu problēma vietas, tām obligāti nav jābūt problēma vietām, tie var būt informācijas pieprasījumi konkrētajai lokācijai. Un atšķirībā no citām vienoto datu vidēm, šeit te mēs varam sadalīt dažādos veidos, vai nu tie ir issues vai tās koordinācijas lietas. Tāpat mēs varam arī šeit iesaistīt dokumentus un dokumentu apstiprināšanas darba plūsmu, lai mēs varam topikus veidot arī uz dokumentiem tīri un šeit veidot dažādas šīs sadaļas, kurās tad nonāk šie topiki, piemēram. Tā, piemēram, ir šeit issues sadaļa, kur tad man ir daži šie topiki. Varu filtrēt šos topikus pēc dažādām, pēc informācijas, kas pievienot šiem te topikiem vai pēc statusiem. Piemēram, pasīsimies pilnīgi visas, kas man šobrīd šeit ir. Varu apstīties, piemēram, šis te topiks un varu uzspiest, lai man parāda konkrēto problēmu vietu. Tiek parādīt konkrētā vieta, iezīmēt objektu, kas ir piesaistīts šim te topikam, un varu darboties, varu komentēt, pievienot dokumentus, jaunus dokumentus, bildes, vai arī dokumentus piesaistīt, kas ir, piemēram, šajā te Katendas risinājumā. Tā, paņemam atpakaļ topikus. Šīs te grupas Katendā skaitās boards, kur tad jūs varat pārslēgties uz katru konkrēto šo te boardu. Ja, protams, tur nekā nav, tur arī nekā nebūs. Ir iespējams veidot arī šos te milestones, lai man ir kaut kāda projekta atskaites punkti. Līdz ar to es arī pēc šiem te atskaites punktiem varu sekot līdz visam progresam, arī topikiem pievienot termiņu kā milestone, līdz ar to ir viegli darboties. Protams, arī statistika par kādu konkrētu boardu vai arī visu projektu kopumā, tīri statistikai. Un, jā, protams, ka ir iestījumi katram no šiem te boardiem. Es varu definēt citādākus statusus, tipus. Līdz ar to man ir ļoti liels iespējas šo te
pielāgot savām vajadzībām, kā esmu ieplānojis šo darbu organizēt, kādi būs statusi, kādi tipi. Varbūt pēc tipiem dalīšu šo te pa kaut kādiem tēkām, stāviem, dažādiem tipiem un pilnīgi jebkādā veidā, kā man fantāzija šobrīd to gribēs panākt. Un vēl viena lieta, kas ir ļoti laba, ir, piemēram, mēs varam pievienot custom fieldus, jeb custom rindiņas pie šiem te topikiem. Līdz ar to es varu pielāgot šo te standarta lietot, standarta formu arī savām papildus vajadzībām, pievienot bez ierobežojuma papildus kaut kādas opcijas, teksta ailes, kur man varbūt jāizpilda vēl kaut kas, varbūt man ir obligāti kaut kāda šī te obligāts ieraksts jāveic, tos var noteikt, vai tas ir obligāti nepieciešams vai nē. Ja tas nav aizpildīts, protams, es issue nevaru pabeigt. Tā kā šī ir ļoti laba un spēcīga funkcija, kas mums palīdzēs. Ja kādam rodas jautājumi, kā šis te darbojas ar BCF standartu, piemēram, visas šīs aplikācijas, kas ir savienojumiem starp Katendu un, piemēram, Solibri, tur ir mappings. Jūs paši izvēlaties, piemēram, kad jūs palaidat Solibri šo te live konektoru, jūs izvēlaties, kurā bordā jūs šobrīd gribat, lai jūs visi šie te topiki nonāk. Un arī ar visiem statusiem, kā mēs zinām, BCF standarts ir viens, bet šie te plugini mums ļauj mapot, jeb salinkot katru statusu, kurš status BCF standartā ir pretī kāds status, piemēram, šajā te Katendas lietotnē. Tātad mums ir ļoti plašs iespējas šo te pielāgot mūsu vajadzībām. Tā, jā, par 3D skatu vienu lietu neparādīju vēl. Es, daudz ko neparādīju un neparādīšu, laiks ir ierobežots. Ir ļoti ērti veidots mērījumus. Mēs varam, protams, ka mērīt vienkārši kaut vai tape measures, kad mēs kaut kādiem punktiem vienkārši veicam mērījumus. Mums parādās šie te, mēs varam paslēpt šos mērījumus vai arī izslēgt, piemēram. Un vēl viena lieta ir tā, kad beiga ērti ir, kad mēs veidojam, piemēram, clipping plane. Mēs izveidojam šo te clip plane un mēs varam izveidot arī, piemēram, atsevišķu šo te mērījumu plakni. Līdz ar to visi mērījumi, ko mēs šobrīd veicam, būs attiecīgi uz šīm te līnijām, kuras tad mums šobrīd tiek grieztas. Nu, tā, piemēram, šeit vienkārši griezums un ļoti ērti uz šiem te griezumiem veikt mērījumus. Tā arī ir ļoti forša funkcija. Ja reiz esmu kārtējā 3D skatā, neparādīju vēl šo te quantity takeoff, kad, piemēram, mēs varētu tā paņemam modeļa koku un izvēlamies, piemēram, pēc vai nu komponentēm, vai tipa, vai layera. Paņemsim, piemēram, pēc tipa, piemēram, visus beam elementus. Paslēpsim pārējos, mums būs tie beam elementi, viņi ir iezīmēti šobrīd, un mēs varam paņemt šo te quantity takeoff. Katenda pati nesaskaitīs šos te elementus kopā, neizdos mums kaut kādas summas.
Parasti šis notiek ātrāk. Tā, ok. Šo es parādīšu pēc tam. Tas būs labāks variants. Laikam nedaudz par daudz. Nāksies uzgaidīt. Jā, par quantity takeoff. Jums ir opcija šo te quantity takeoff, visa informācija, kas ir par šiem te elementiem, jūs varat izeksportēt vai CSV vai Excel formā. Tā, labi, uz mazāku elementu skaitu šo te pārlikšu. Pie viena parādīšu vēl vienu funkciju, kas ir arī noderīga. Tā. Parādīšu vēl vienu funkciju. Tā. Atslēgsim visu lieko. Tā, vēl viena lieta, ko gribēju parādīt, ir šie te libraries, kas jums dod iespēju patiesībā atfiltrē pēc jebkuras informācijas, kas jums ir jūsu modelī. Tā, paņemsim, parādīsim visu. Un, piemēram, jūs varat paņemt pēc materiāla, atlasīt šos te elementus. Ja, protams, kaut kāds pieraksts vai kas nedaudz atšķirās, tad attiecīgi, protams, šeit parādās papildus šīs te opcijas. Paņemsim pēc nosaukuma, tās pašas gāzbetona mūra sienas. Un noizolējam šīs sienas, mēs redzam visas šīs sienas, cik tad viņas ir, un tagad uz mazāku skaitu man būs vieglāk nodemonstrēt šo te quantity takeoff, steidam mazāk laika. Te mums ir šīs te sienas, un te mums ir opcija, piemēram, izeksportēt visu informāciju, kas attiec šiem te elementiem. Un atturot vaļā Exceli, mēs redzēsim pilnīgi visu informāciju par šiem te objektiem, un tālāk jau mēs varam apstrādāt visu, kas mums te ir dots. Varam skaitīt, varam grupēt un tā tālāk. Tā kā savienojot šos te libraries, kurus mēs paši varam veidot, pievienot vai klasifikāciju vai jebkuru parametru no modeļa, tas mums dod iespēju šādā veidā smuki jau grupēti šo informāciju vai nu pārbaudīt, kad mēs, piemēram, pēc nosaukuma skatāmies, tā mums parādās kaut kāds nepareizs nosaukums varbūt. Līdz ar to varam, piemēram, iezīmēt šos te visus objektus un izveidot kaut vai izšūs un nodot arhitektam tā, lūdzu, šiem te elementiem izlabojiet, piemēram, šo te elementu nosaukumu, viņš nav pēc prasībām. Tā kā to varam dažādos veidos pielāgot. Tā, vēl tā par quantity takeoff izstāstīju. Jā, kā jau es teicu, šie te visi issues mums tiek šeit grupēti, attiecīgi varam pārslēgties starp dažādiem bordiem, un, protams, ka šie issues balstās uz BCF, līdz ar to mēs varam jebkurā brīdī, kaut vai tas nav online savienojums tiešais, mēs varam ieimportēt arī, piemēram, offline veidotu šo BCF un izveidot šeit topiku. Ar to arī nav nekādas problēmas.
Lai pārbaudītu, kā tad mums šie topiki strādā, arī tiešais savienojums, piemēram, ar Solibri šajā gadījumā, man ir atrasts issue, ka man kaut kādas konstrukcijas krustojas. Man šeit ir izveidota šī komunikācijas prezentācija, un man ir ieslēgts arī BCF Live Connector. Un šeit es varu ieimportēt, šajā gadījumā vienkārši ieslēgtēt tās problēma vietas, un tad šis man automātiski tiek sinhronizēts ar Katendu, un visa informācija, kas tad man šeit ir bijusi pievienot elementam, viņa nonāk Katendā. Un paņemot vienu topikus, tātad es redzu, tikko man izveidotais topiks arī šeit ir nokļuvis. Varu apskatīties, protams, ka konkrēto lokāciju modelī tiks ielādēt attiecīgie modeļi un ieselektēt šie objekti, kas attiecas šo issue. Tālāk, protams, varu iezīmēt arī pievienot dokumentus, piemēram, kas saistās ar šo issue, lai viss būtu kopā saistīts. Un organiski esam, protams, nonākuši arī līdz mūsu dokumentu sadaļai, kur tam mums glabājas visi dokumenti. Šo datu struktūru mēs veidojam, kā nu mums ir pieņemts, kā mēs to gribam redzēt. Un līdz ar to visi dokumenti mums šeit glabājas, varam apskatīties visus dokumentus aktuālos, un mēs redzam arī šeit, piemēram, dokumentu status, vai tas ir apstiprināts, vai tas ir, piemēram, šajā gadījumā šis viens ir noraidīts. To mēs veidojam paši, to nodemonstrēšu arī, kādā veidā tas notiek. Paņemam, piemēram, tas mums būs BK dokuments, un uzmetīsim pa virsu jaunu versiju šim dokumentam, uploadošu viņu kā melnrakstu, un šeit es arī viņam ielieku status, ka šis dokuments ir kā melnraksts. Tāds augšpielādējam dokumentu, tie, protams, ka var būt daudzi, un es varu uzreiz izveidot šo apstiprināšanas pieprasījumu. Uzrakstīšu, tā ir prezentācija, tā publicētājs būšu es. Varam piešķirt datumu, līdz kuram viņš būtu jāapstiprina. Piemēram, 30. aprīlis. Saglabājam, un es varu norādīt lietotājs, kuriem šis dokuments ir jāapstiprina. Es varu uzlikt vienu konkrētu personu, varbūt varu pielikt arī vairākas personas. Pieliksim, kā arī Ēriks viņu apstiprinās. Ja es neko citu nemainu, tad obligāti ir jāapstiprina visiem šiem ieliktajiem personāžiem. Ja gadījumā man ir opcija, ka jebkurš no šiem var apstiprināt, es varu arī norādīt, ka, piemēram, vismaz vienam ir jāapstiprina. Līdz ar to es varu nodefinēt, ka man obligāti noteikti cilvēku skaits vai arī noteikti cilvēki iziet cauri šiem dokumentiem un viņus pārbauda un apstiprina, un tas tiek dokumentēts. Varu uzrakstīt aprakstu, te es redzu dokumentus un viņu statusu, protams, un varu šo izveidot. Šie approvals man glabājas šeit approvals sadaļā, kā arī šeit dashboardā es redzu, ka man ir kaut kādi šie apstiprinājumi, kas gaida. Un tad es varu iet iekšā dokumentā, varu šeit pat tieši apskatīties visus Office dokumentus un kā arī PDF, protams. Varu apskatīties, iziet cauri viņiem, varu veikt kaut kādas atzīmes, un, ja viss ir kārtībā, vai arī man ir kaut kāda komenta, bet tas nav nekas baigi svarīgi,
dokumentu tāpat var apstiprināt, piemēram. Tad šeit, piemēram, jāsierakst komentāru. Nokomentēju šo dokumentu, un es varu viņu, piemēram, apstiprināt. Un šeit var iziet cauri atsevišķiem dokumentiem, daļu var apstiprināt, daļu var neapstiprināt, un ja viss šī te paka, kas man ir bijusi izveidota, ir ok, tad es spiežu publish, un tad attiecīgi man šie te dokumenti jau, šie dokumenti man jau kļūst publicēti. Ja viņš ir publicēts, viņš ir pieejams visiem šiem te projekta lietotājiem. Ja, piemēram, viņš ir drafts, viņš nav redzams visiem, viņš ir redzams attiecīgiem lietotājiem, uz kuriem viņš attiecas, bet ne pilnīgi visiem lietotājiem. Līdz ar to mums ir šī spēcīgā dokumentu apstiprināšanas funkcija, kuru mēs varam ļoti labi lietot. Tālāk ir arī kolekcijas, kurās mēs varam apvienot kaut kādus konkrētus dokumentus, izveidot dokumentu pakas un saglabāt šo paku. Un, piemēram, nolokot, jeb noslēgt šo te konkrēto dokumentu versiju, kuru neietekmēs tas, ja es, piemēram, jaunus dokumentus pa virsmu viņai lieku. Un es varu nošērot, jeb dalīties ar šīm te kolekcijām, dokumentu kolekcijām, un viņi ir pieejama lejpielādēji visiem lietotājiem, kam ir, piemēram, šis links, vai kuriem es nosūtu šo te linku. Tātad te mēs varam veidot tādus kā nodevumus, apvienot dokumentus, vai arī konkrētā projekta fāzē apvienot visu, kas mums ir, un izveidot šo te gala dokumentu paku, kuru tad mēs varam dalīties attiecīgi tām personām, kurām ir nepieciešams nosūtīt, piemēram, šis te dokumentu kopums. Jā, un viss approvals mēs arī šeit redzam, un pie settingiem, protams, ka mēs varam definēt arī pieejas kontroli, visiem dokumentiem mēs varam definēt pieejas kontroli, gan dokumentiem atsevišķi, gan arī mapēm. Un šeit varam izveidot arī dažādus šos te statusus mūsu dokumenti apstiprināšanai, lai mums ir visādas opcijas, ko mēs gribētu izveidot. Tā, un jā, visas notifikācijas konkrētam projektam mēs varam definēt šeit, un visi iesatījumi, tāpat arī šie te labels, kas mums palīdz filtrēt šos visus gan topikus, gan dokumentus un vispārējo. Mēs varam piešķirt šos labelus, vēl kaut kādu papildus informāciju, to mēs definējam šeit. Tāpat visus custom fieldus mēs veidojam šeit. Tāpat varam noteikt, kā mums jābūt nosauktiem failiem, lai mēs ievērotu šo te vienu sistēmu. Un, protams, ka arī šī te komandas definēšana atsevišķu lietotāju un arī, protams, ka dažādas komandas, lai mēs zinām, kas kurā komandā ir iekšā un kādas tad ir tiesības katrai komandai. Tā, un vēl viena lieta, ko es neparādīju, ir, protams, ka arvien svarīgāk un svarīgāk, mēs varam dažādu izmēru punktu mākoņus skatīties šajā te web skatīklī. Mums nav nepieciešams lejpielādēt šos milzīgos punktu mākoņus. Mēs varam vienkārši paņemt šos te pašus 3D skatīklī, tādus šeit izslēgšu, protams, ir liekos modeļus. Tie, protams, ka neatrodas vienā un tajā pašā vietā. Un es varu apskatīties, piemēram, punktu mākoņus, neatkarīgi no to lieluma. Tā, iestatījumi. Varu nodefinēt, protams, iestatījumus, kādi ir
punktu izmēri, kādā veidā viņi ir, vai caurspīdīgi, necaurspīdīgi, un darboties ar šiem te punktu mākoņiem ļoti ērti web vidē. Tā, un man šķiet, ka būšu ātrumā izskrējis cauri visām galvenajām funkcijām, neieslīgstot baigi sīkās detaļās. Ja, protams, kaut kas papildus interesē, vienmēr helps ir pieejams, vai arī, protams, man var uzjautāt piemēram par kādu konkrētu funkcionalitāti. Un, jā, no manas puses tas būs viss. Jā, sveiki, ja es uzlikšu tad prezentāciju. Ir viens jautājums, es jau te saņēmu pat no ražotāja informāciju par tiem jautājumiem atbildēm. Droši vien Andris arī redz jautājumu, es tev varu izlasīt viņu arī. Bija jautājums tieši par tavu industriju, tieši par ceļu, tiltu, infrastruktūras būvniecību, tā kā par to, tātad, ka tendes izmantošana, un es ieliku ražotāju informāciju, kad ražotājs ir piemērojis šos standartus, un tu varbūt Andri var nokomentēt tieši par tiltu būvniecību saistībā ar BIM, ar šādu rīku, ar citiem rīkiem. Tā, jā, par ceļu tiltu infrastruktūras projektiem es esmu redzējis, jā, ka arī Katenda tiek izmantota arī šiem lineāriem objektiem, kas ir, protams, ļoti apjomīgi, bet jā, viņi ir lietot un tiek lietotas aktīvi lielajos infrastruktūras projektos arī. Jo ir dažādi šie te objekti bijuši, piemēram, tāpats milzīgas lidostas un tādi objekti līdz ar to baigi nekādu ierobežojumu šim te apjomam nav. Jā, un ražotājs, kā saka, ir piemērojis jaunos standartus, kas ir IFC 4. Jā, varbūt, kad nākošo jautājumu tur var ieslēgties, ja gribu vēlos un nolasīt, bet katrā ziņā ārkārtīgi diezgan detalizēts, varbūt var ieslēgt, tieši nodemonstrēt tās problēma vietas, ko tu veidoji ar Katendu, sinhronizāciju ar Solibri, respektīvi par to BCF apmaiņu, kā viņa notiek abos virzienos, tā kā tāda detalizētāka jautājuma. Tā, jā, iziešu cauri visiem jautājumiem vienu pēc otra. Tā, pirmais ir par to, vai Katenda sinhronizējas arī uz Solibri, jeb šī te datu apmaiņa notiek abos virzienos. Jā, tu vari veidot šos te issues, jeb topikus arī Katendā, un tie nonāks, ja tu viņus sinhronizēs, protams, nonāks arī Solibri. Tā kā tas ir, komunikācija notiek abos virzienos. Un, jā, tā kā es iepriekšēji teicu, ka ir šie, tu vari Katendā veidot savus statusus, tad arī, tā kā komunikācija notiek pretējā virzienā, notiek šis pats mappings, tu saliec, kurš tad status, kuram attiecīgi pretī pēc BCF standarta statusam ir, un tad šī komunikācija notiek abos virzienos. Tā, otrais jautājums par quantity takeoff. Vai var iegūt kubatūru, eksportējot Katenda datus uz Excel? Jā, protams, ka IFC modelis ir ar attiecīgo informāciju, tur viss kā nākas nodefinēts, tur ir tilpumi un viss pārējais. Šo te izeksportējot uz Excel, tev atliek uztaisīt vienkārši summu. Un tad dabūj, piemēram, šīs te kubatūras attiecīgi tavai atlasē, ko tur bija eksportējis. Tā, un trešais, dokumentu apstiprināšanai var izmantot automatizētu apstiprināšanas plūsmu ar atbildīgām personām, kurām jāapstiprina, lai faili būtu apstiprināti. Tā, šis, laikam, ir specifiskāks jautājums.
Es gribētu teikt, ka automātiski apstiprināšanas plūsmu pilnīgi nevar izveidot, jo nav iespējams tādu tā kā saglabāts iesatījumu. Tā mēs ielādējam šos dokumentus un automātiski tam ir jāaiziet cauri šādai trepītei. Es teiktu, ka laikam nē, bet šos vēl noprecizēšu ar pašu Katendu. Vai viņiem tāda opcija ir, un ja nav, vai ir plāns tādu ieviest. Šis tiks vēl noprecizēts. Es jautājumus vairāk neredzu. Gan čatā, gan sadaļā. Andri, tu redzi kādu jautājumu? Man vairāk nav. Izskatās, ka tas... Jā, reku jau kolēģis ir labdienu un paldies. Un, tā kā, varbūt viens jautājums vēl būs, jo viens tikai ieks ir labdienu. Es zinu, ka viņš ir gatavs varbūt jautājumiem. Nu, katrā ziņā, ja būs arī kādi jautājumi, tad noteikti e-pastā. Tā, Kriš, šis jautājums tev. Vai tā programma ir bezmaksas? Kā jebkurai citai programmai ir bezmaksas versija, un kā jebkuram citam ražotājam ir arī maksas versijas. Tā kā līdz ar to, ja jūs vēlaties izmēģināt mājaslapā, jūs varat brīvi pieteikties šim izmēģinājumu versijai. Ja jūs vēlaties uzņēmumā ieviest, kā jebkurš cits risinājums, jau ir atkarīgs jau no tā, cik projekts jūs pārvaldīsiet, vai jums būs, standartā pats programma ražotājs ir paredzējis vienoto datu vidi, tātad konkrētā projektā neierobežotu dalībnieku skaitu un neierobežotu datu apjomu. Līdz ar to, tad, kā jau citai programmai, veidojās šie apjomi, un tad īstenībā individuāli tiek katram klientam rēķināts, cik tad būs šie projekti, cik tad būs liels šis projekts, un no tā rēķinās tā cena. Līdz ar to par cenām un pārējo jau mēs droši varam runāt jau pie reāla projekta, bet tā brīvi jūs varat izmēģināt un mājaslapā jūs varat pieteikties, saprast, pastīties, tā kā kur citu programmu. Un arī šī programma, protams, arī ir pieejama, kā es iepriekš minēju, ar Eiropas fondu atbalstu. Līdz ar to pēdējo gada laikā lielākoties programmas gandrīz jebkurš uzņēmums iegādājās ar šo Eiropas fondu atbalstu. Tā kā tas ir jauns risinājums jūsu uzņēmumā, jūs to brīvi varat līdz 5000 eiro vērtībā arī ieviest, vai ja jūs redzat kaut kādu garāku periodu, 3 gadu periods, un varbūt bezlimita projektu skaits, tad, protams, jūs varat arī fondu atbalstu saņemt lielākām summām, līdz pat 100 000. Tā kā droši zvanat, informējiet, ja ir vēlme šādu vai kādu citu rīku, kas jums uzņēmumā nav ieviest. Tā. Vēl viens jautājums, Handa. Jā, vai programma ir paredzēta būvniecības defektu reģistram? Jā, viņa tam ir paredzēta. Jūs varat ļoti ērti pieregistrēt šos visus defektus. Konkrētā lokācijā, konkrēti viegli manevrēt pa šo te jūsu objektu, ņemot vērā šo, ka ir šis tiešais savienojums 2D plāns un 3D modelis. Jūs varat viegli atrast vietu modelī, kur tā atrodas, veidot fotofiksāciju un šo te attiecīgi nodot kā BCF. Tieši iekšā šajā te Katenda lietotnē. Tā kā, jā, būvniecības defektu reģistram šis ir ļoti labs risinājums. Jūs varat pēc tam arī izeksportēt šos te visus defektus, piemēram, uz PDF-u. Tā kā tas ir ļoti ērti. Būvniecības progresa kontrolei, vai šo te var izmantot. Lai kontrolētu progresu, būtu nepieciešams pievienot informāciju objektiem, un es teiktu, ka to laikam īsti nē. Tam ir ērtāka risinājuma,
Un katra programma nav piemērota visiem. Tā kā es sateiktu drīzāk tādam progresa kontrolē, kas uzbūvēts, kas nav, šis risinājums varbūt nebūs. Jā, jā. Nu, skatos jautājumu vairāk nav. Tā kā noteikti jā, jautājumi rodas, droši zvanat, rakstat e-pastu, tad jau saziņu par vienu vai otru risinājumu. Un paldies Andrim par laiku. Un tad jau es skatos, kad varam noteikti arī pabeigt. Jā. Labi, paldies! Paldies! Paldies!